Es jau tikai pretendēju uz vienu saktiņu, bet mēs tas bija kaut kā uzķēris, ka man tās 4 meitas. Viņš saka, nē, tās ir 4. Un vīrs izvēlēja, un tad tos smalkos darbus, tās zāģēšanas un vīlēšanas viņš uzticēja man. Mazākā Magonītei, Margrietai, Bundagai, Madarai. Skaisti. Zemgales, jā, Zemgales, tās ir tiešām arī, es paskatījos, tās Zemgales saktiņas ar ziediņiem, jo Zemgales brunčos arī tie ziedi iekšā. Un, ja te arī iet runa par ziediem, ziedojumiem, jā, nu tad ziediņi ziedu meitenēm, no mums ar tēti. Kara laukā un kara laukā es brīdīs neieļauj, lai spēlēt paslēpes dzirdi. Ko 3x3 dod ģimenei, ko bez nometnes varbūt ģimene nebūtu sajutusi, izjutusi, sapratusi? Nu, latviskuma sajūta, jo mums jau tās kopiena ir samērā maza Amerikā, kaut gan ir jau, bet nu, tieši tāda tautiska un latviskuma nometne, kas tā var izrunāties latviski tā labi īsti un viens otru saprot. Un man tā liekas, ka pēc 20 gadiem, kad es tā nejutīšos labi, bet es vēl aizvien jūtos labi, kā mājās. Mazās uzvaras vai lieli upuri redzi. Es raudu. Man ļoti žēl, ka beidzās tik ātri. Vēl ir tik daudz ko iemācīties. Jo visi skolotāji tik atverti. Man liekas, tā kā durvis, ja, kad labājā mājā. Es teicu, ka es nekur tik daudz maidu neesmu redzējis kā šeit. Ja. Un ja ar atstiņu YouTube kāds ieskatīsies un redzēs latviešu, ka tik daudz smejas, viņi sāks visa Latvija smiesiet. Un to es paņemšu līdzi, jā. Līdz lepnums atkāpsies. Katra šķiršanos tas ir, protams, sazatikšanos gaidas, bet te sajūta, ka tie neziņa, tos ilgas pēc šos ideālos pasauļus, kurā tu esi nedēļu dzīvojis. Nu jā, jau tagad jau var atskrāja. Ar vieglu soli pāri tiem, ar vienu soli. Tas mierīgums un tāda, neviens nekur nesteidzās, visi tādi smaidīgi. Nu, liekas, te ir dzīve bez rūpēm. Ļoti patika, ļoti. Tūkstoši reižu paklupcīm un simtiem bunu pieres. Un šobrīd es pat esmu piesardz, jo es esmu satraukts. Man ir nākošu gadu jātaisa nometne, tā ir liela atbildība, un es saprotu, viss vairs nevienas starpā nav. Tā kā, jāstrādā ar darba domu braukšu mājās. Jā, ņem jau tās sajūtas, tās gleznas vai tās kurps vai kas tur vēl nāk līdzi, tas ir tāds papildus bonusiņš. Sagaidīt nākamo, bet vai viņi nākamajā gadā vai aiznākamajā vai vēl pēc kaut kāda laika, tas pat nav tik svarīgi. Vienkārši zināt, ka ir tāda vieta, kur iegūt tās emocijas, jo man liekas, ļoti maz vieta tāda ir. Ar vienu soli.
Es vēlos, lai nometne būtu garāka. Labi. Jūs nevarat padarīt šo nometni garāku. Garāku vēl gribi? Būs nākošā saulīt. Būs. Lūdzu. Šajā nometnē ir tik daudz cilvēku. Mums nekas šodien nebeidzās. Mums ir viss šitas garais vakars un mums ir rītdiena vēl. Tagad palaid man lūdzu. Es tā gribu, lai šī nometne, jo ja nu nākošgad neatnāk visi mani draugi. Bet tu vēl nezini tos draugus, kurš tu satiks nākamgad. Viņa nebūs tik jauta kā šī gada. Ko tu man darīt tagad ar tevi? Tu zini, ka viss šitā paiet. Īstenībā viss paiet. Ir kādreiz tev baigi grūti un tu domā kaut no ātrāk paiet, vai ne? Vai baigi garlaicīgi un tu domā kaut no ātrāk paiet. Ir kādreiz bijis? Nekad. Nav bijis? Tu gaidi, ka mamma atnāks mājās, piemēram. Labi, noliec to spoguli. Kur tu viņu dabūji? Tas tavs ir? Ar vecākot jādarbojas ar vecākiem, labi jāuzvedās un jāsaka, ka tas ir nozīmīgi un ka vajag. Un tie vecāki uzreiz sāks domāt un krāt naudu un pieteikties laicīgi. Un beigas būs ļoti labas, jo draugi satiksies. Labi, paldies. Jo šī nav tā pēdējā reize dzīvē, kad tu šeit esi. Labi? Un es tevi gaidīšu. Citu reizi. Jā. Es negribu tā, lai šī nometne beidz. Varat viņu padarīt garāku? Vienīgais, kā tu viņu padarīt garāku, var neiet gulēt. Izlūgties mammai, lai tev ļauj neiet tik ātri gulēt. Lūdzu. Bet nākošgad te nebūs mani foršie draugi. Kā nebūs? Viņi taču arī gribēs braukt uz nometni. Bet nometne ir ļoti dārga. Ja nu viņam nepietiks naudas, lai atkal šūpu atbrauktu. Bet tu nesaki, ka būtu. Tev vajag cerēt, ka būs. Un ka viss būs labi. Un tagad tev nav jāskums par to. Visi ir priecīgi. Visi tagad skatīsies skaistu koncertu, rādīs, ko iemācīšies. Ko tā jāskums ir. Tu zini, visas lietas kaut kad beidzās. Un tad sākās citas lietas. Un nākošais vasarā atkal būs. Jā, kad ar rociņām neaizteic. Jums ir smieklīgs brilles, ja godīgi. Godīgi smieklīgs, ko var darīt? Tas ir labi, ka redz, tu pat pasmaidīji. Tā tad ir labi, ka man ir smieklīgs brilles, vai ne? Lūdzu, uztaisiet vēl par 1 nedēļu garāku. Lūdzu. Tu to nevar izdarīt, bet man Ingūs, lūdzu. Ja to varētu izdarīt, bet to, diemžēl, vienkārši nav iespējams izdarīt. Kā izbaudi, izspēlējies, vēl izdzīvojies. Vēl šodien un vēl rīt var paspēt. Varat viņu padarīt garāku? Es nevaru. Man pirmdien no rīta jālido uz Angliju. Žēl. Varbūt kādam citam var palūgt. Bet lūdzu, varbūt jūs varēsiet sarunāt ar Daigu. Lūdzu. Varbūt tev pašai jāpieiet pie Daigas. Būs jābrauc nākamgad. Bet nākamgad nebūs forši. Nākamgad es būšu paaugusies. Lūdzu, padariet nometni garāku. Ko lai dara tagad? Lūdzu, padariet nometni garāku. Tev būs jāiet pie vadītājs runāt laikam par šito lietu. Daiga, tu vari viņu padarīt garāku. Nāca mīļa pelīte. Es jau arī raudāšu, ka jūs rīt aizbrauksiet visi projām. Domāju, es neraudāšu. Bet satiksies atkal nākošu vasaru. Bet nākošu... Es 3 atbraukusi. Jā. Nekad nebija bijusi. Pirmo reizi. No kurienes tu esi? No Ķēkavas. Nevari padarīt kaut par 1 dieniņu garāku. Lūdzu, Daiga. Es nevaru, jābrauc, visiem būs mājā rītā. Bet pēc tam atkal satiksim dzīvē. Šī nometne ir tik forša, te ir tik daudz cilvēku. Tik daudz cilvēku un tev tik ļoti patīk. Kaut vai nevar pavilkt nometni garāku, pēc viņai jābeidā. Lūdzu. Kur aizēja pasaki tam onkulim, kas filmē, aizēja pasaki, ko tu gribi, viņš tev iefilmēs. Kas ir tavu vēlākā vēlēšanās? Es vēlos, lai nometne ir garāka.